Tā, ja mēs visi visu redzam, tad tagad mēs runāsim par tīri automatizētu lokānu endoskopu mazgašanu un dezinfekciju. Te es to dezinfekciju nepieliku kaut kādu veidu, bet drusku pieķersimies arī tam momentam. Jā, tieši pa automatizētu apstrādi. Tātad tā. Kas ir automatizēta mazgašana? Ja mēs gribam viņu atšķirt kā procesu no manuālas. Tātad netīrumu nomazgāšanai tiek izmantota ūdens kombinācija ar mazgāšanas līdzekli cirkulācija zem spiediena, un ūdens un mazgāšanas līdzeklis tiek izsmidzināts no rotējušām sprauslam. Ļoti atgādina kaut ko, ko mēs sadzīvē dažreiz izmantojam, kā mājas tāda ierīce ir, un tā ir trauku mazgājuma mašīna. Nu, ļoti atgādina, jā, pēc tehnoloģijas. Atšķirība, protams, ir ļoti kardināla, jo te ir pavisam cita ķīmija iekšā, ja, pavisam citas temperatūras un pavisam cits mērķis tam visam. Bet kopumā, ja mēs runājam par procesu, tad ļoti līdzīgs. Tātad mazgašanas dezinfekcijas iekartas ir bazētas uz lokānu endoskopu elektronisku mazgašanas un termiskas apstrādes procesu kontroli. Tas nozīmē, ka tajā procesā cilvēks praktiski nepiedalās. Mūsu uzdevums ir ielikt tajā ierīcē endoskopu un pēc tam izņemt. Viss, kas notiek pa vidu, tad viss process, viņš ir pilnībā automatizēts. Protams, ka šī veida iekartas vienlaicīgi apvieno visas fāzes, kuras ir nepieciešamas, lai apstrādātu lokānu endoskopu, un respektīvi tā ir priekšskalošana, skalošana, pati mazgašana, termiska, ķimiska dezinfekcija, un tas viss notiek atbilstoša temperatūra. Jo, protams, ka mēs zinām... Ir jāklaus, bet es viņu neklausīšu. Es atvainojos, Anda. Jā, paldies. Tā, es varu turpināt, ja? Jā. Tā, tātad, protams, ņemot vērā, ka endoskopi, lokāni endoskopi ir termolabīlas iekartas, ierīces, tad visiem procesam ir jānotiek atbilstoša temperatūra. Ja, jo mēs nevaram lokānu endoskopu mazgat, teiksim, tāda paša režima, kā mēs mazgājam parastus instrumentus, kuri ir termoizturīgi. Nu, tas ir jāsaprot, protams, ka tas ir norādīts arī endoskopu apstrādes instrukcija, lietošanas instrukcija, bet jāatceras par to, ka tas tomēr ir termolabīlas ierīces, kuras nevar apstrādāt neatbilstoša temperatūra vai ar neatbilstošu režīmu. Izmantojot automatizētu tīrīšanu lokāniem endoskopiem, mēs esam spējīgi panākt arī ļoti krietnu mikroorganismu samazinājumu līmeni. Ja, gan uz iekšējiem virsmam, gan uz ārējiem virsmam. Protams, ka te uzreiz jāpiemina tāds moments, ka pat cik mēs runājam par automatizētu ierīci, automatizētu iekartu, tad, lai nodrošinātu visu iepriekš minēto, tai iekartai jābūt validētai. Tātad ir nepieciešams atbilstības apstiprinājums, no kura arī izriet tas, ka tā ierīce strādās tieši tajā noteiktajā temperatūra, tieši tajā noteiktajā režīma un nodrošinās arī to mikroorganismu samazinājumu līmeni. Ja iekarta nav validēta, nav tas atbilstības apstiprinājums, tad mums arī nav nekādas garantijas, ko viņi tur īsti darīs. Tāpat arī mēs, ja izmantojam nepareizo režīmu, tad mazgājam konkrētu lokānu endoskopu nepareizajā režīmā vai izmantojam pilnīgi neatbilstošu ķīmisku līdzekli, tad arī nekādas garantijas, ka tā apstrāde būs kvalitatīva, mums nebūs. Par to ir jāatceras un, protams, izmantojot tādas iekartas, ir jāparūpējas arī par to, lai tas ir validētas. Tātad obligāti ir jāuzsver arī tas, ka šim procesam, tātad automatizētai mazgašanai un dezinfekcijai, tāpat, ka jebkuram citam procesam, ir gan savas priekšrocības, gan arī savi trūkumi. Bez tā jau nevar iztikt nekādīgi. Tātad, ņemot vērā pozitīvus momentus, ja, tātad pie pozitīvam lietam mums pieder personāla laika ietaupījums. Pat cik personāls ir praktiski neiesaistīts tajā procesā, kā es jau teicu, mēs ieladējam endoskopu, palaižam programmu un kamēr tas process nav beidzies, mēs varam pievērsties pavisam citam darbībam. Ja, mēs varam uz to noteiktu momentu, praktiski tas ir vienmēr gandrīz stunda,
atstāt mašīnu sava nodaba, lai viņi tur savu funkciju pilda, un paši varam nodarboties ar pavisam citam lietam kaut kādam. Tātad arī ir mazākie riski personāla veselībai un drošībai, jo viss process notiek slēgta veida, tas notiek mašīnas kamera. Tajā brīdī mēs nesaskaramies ne ar pašu endoskopu, ne ar ķīmiju, ne ar kaut kādam kaitīgam vielam, un tāda veida samazinām arī riskus priekš sevi. Ir vieglāk kontrolēt patērētus resursus, dokumentēt procesus un to visu izsekot, jo ņemot vērā, ka automātiskam procesam ir jābūt noteiktam dokumentēšanas posmam, tad mēs ļoti viegli varam arī izsekot, kura iekarta, kāda brīdi, kurš aparāts, kurš endoskops tika mazgats, kura režīma, kura cikla viņš bija ielikts, ja, tad no tā izriet arī, kādi līdzekļi tika izmantoti. Un tas viss ļauj daudz ērtāk un vieglāk kontrolēt to pašu procesu, tīri dokumentāli arī. Un ļoti būtiski ir tas, ka pie automatizētas apstrādes nav tā saucama negatīva cilvēciska faktora. Ja, mazāk pieļautu kļūdu un nepilnību salīdzinājumā ar manuālu dekontamināciju, jo mašīna vienmēr pildīs to procesu vienādi. Ja ir veikta tā iepriekš minēta validācija, jeb atbilstības apstiprinājums, tad katru savu darbības ciklu mašīna veiks vienādi. Ja, cilvēks katru reizi var veikt apstrādi savādāk. Ja? Vienu brīdi tam darbiniekam var būt labs garastāvoklis, viņš ir ļoti darbspējīgs, viņš grib visu izdarīt kvalitatīvi, un viņš tā arī izdarīs. Cita brīdi varbūt kaut kas ir noticis, kaut kāds stresiņš vai vēl kaut kas, un tīri dēļ tā cilvēks jau izlaiž kaut kādu procesu vai vec viņu nekvalitatīvi, un to pat bieži vien nevar izkontrolēt. Ja, tas vienkārši kaut kāds posms tiek izlaists vai veikts nepareizi, un tad mēs uzreiz zaudējam kvalitāti. Ar pareizi strādājošu aprīkojumu automatizētu pie pareizi veikta atbilstības apstiprinājuma, tādi momenti nav iespējami. Ja, mašīna nevar vienu reizi mazgat tā, otru reizi viņa pēkšņi paņem un izmazga savādāk. Ja, līdz ar to šitais negatīvais cilvēciskais faktors izpaliek, kas ir ļoti būtiski. Nu, kas tad nav labi? Tāpat, ka plusiņš mums ir tā negatīva cilvēciska faktora iztrukums, tad te trūkst pozitīvais cilvēciskais faktors. Mums izpaliek procesa vizuāla kontrola no personāla puses līdz pat procesa pabeigšanai. Mašīna, kā es jau teicu, veiks visas darbības vienmēr vienādi un tikai tā, ka tas ir ieprogrammēts un kā tas ir paredzēts. Ja ir kaut kādas nestandarta situācijas, slikti veikta priekšapstrāde, iericei ir kaut kāds specifisks bojājums vai specifisks neizturīts piesārņojums, automatizēta mazgašanas mašīna to nevar nesajust, neieraudzīt, nepārbaudīt. Līdz ar to tas negatīvais faktors izies visu automatizēto apstrādi, un tur arī paliks, viņš nekur nepazudīs. Pie tā pozitīva cilvēciska faktora klātbūtnes, pie vizuālas kontroles vai kontroles uz tausti, ja, vai vienkārši, ja tā kontrole ir bāzēta uz pieredzes, un darbinieks vienkārši jau zin un jūt, ka te kaut kas nav kārtība, viņš to var novērst vai mēģināt novērst. Automatizēta iekārta to izdarīt nevar. Tātad, protams, ka te pastāv arī tāds faktors, ka speciāla aprīkojuma un izēja materiālu papildus izmaksas. Tā automatizēta mazgašanas dezinfekcijas iekārta ir jāiegādājas. Tur ir vajadzīgas izēvielas, ir vajadzīga apkope, ir vajadzīgi remonti, ir vajadzīgi papildus resursi, tātad elektroapgāde, ūdens apgāde, ja, visai uzturēšana, tad arī tai pašai validācija ir izmaksas. Tad mums vajag iegādāties arī papildus aprīkojumu, papildus materiālus, aksesuārus un tā tālāk un tā joprojām, un tas, protams, ietekmē izmaksas apstrādi. Cita lieta, ka lielākā daļa gadījumu tās izmaksas attaisnojas,
Un tas ir varbūt tas variants, pa kuru parasti pasaka, ka uz tā ietaupīt tā kā nevajag. Tātad obligāti ir jāparedz arī to, ka, lai cik liela vai maza nebūtu tā automatizētas apstrādes ierīce, tā vienmēr prasīs savu papildus platību jūsu apstrādes telpa. Un tā vieta, kur jūs viņu novietojat, nevar būt da jebkāda vieta, ja, kur vienkārši mums ir kaut kāds liekas kvadratmetrs. Tai vieta ir jābūt tur, kur mums jau ir tā elektroapgade, ūdens apgade, ierīcei jābūt brīvai piekļuvei, ne tikai tam personālam, kurš viņu izmanto tīri endoskopu apstrādei, bet arī apkalpojušam personālam. Tātad, ja ar to iekartu kaut kas nav kārtība, apkalpojušam personālam ir jābūt piekļuvei visiem mezgliem, lai to ierīci varētu salabot, savest kārtībā, veikt apkalpošanu un tā tālāk un tā joprojām. Tātad arī tai vietai ir jābūt tādai, lai apstrādāto vai apstrādē gatavojumu endoskopu ir viegli novietot, viegli pārvietot un nogādāt tālāk, lai mums nav kaut kādi lieki šķēršļi vai neērtības tīri pārvietojoties. Protams, kā visiem izējuma materiālam un papildu līdzekļiem un papildus aksesuāriem ir nepieciešama vieta. Tie ir kaut kādi skāpji, plaukti, glābašanas sistēmas, kuram arī jābūt izvietotam nevis kur pagadas, bet vēlams, samērā netālu no tās iekartas, lai viņam cilvēks, kurš strādā ar to iekartu, varētu brīvi piekļūt, vienmēr dabūt visu nepieciešamo, vienmēr papildināt kaut kādus krājumus un dabūt vienmēr to, ko viņš grib dabūt tajā brīdī, kad viņam tas ir nepieciešams. Tātad, kāds tāds ir tas automatizētas mazgašanas un dezinfekcijas aprīkojums? Protams, ka pati mazgašanas dezinfekcijas iekarta. Tas ir daudz un dažādas, atšķiras gan konfigurācija, gan arī izskats, gan pati ielades metodika, tie sieti vai statīvi, uz kuriem pats endoskops tik izvietots. Tāpat tās mašīnas ražo arī dažādi ražotāji. Parasti mēdz būt arī tā, ka pašu iekartu arī ražo tas pats ražotājs, kas ražo arī, pieņemsim, endoskopu. Kā piemēru mēs varam paņemt kaut vai Olympus. Ja? Olympus ražo gan pašus endoskopus, gan arī mazgašanas mašīnas, kuras ir ideāli piemērotas tieši to endoskopu mazgašanai. Ir arī universālas mazgašanas dezinfekcijas iekartas, kuras pie noteiktiem apstākļiem, pa kuriem mēs pie nākošā slaida runāsim, var pieslēgt praktiski jebkādu endoskopu. Ja? Kā jau mēs redzam šajās bildes, neatkarīgi no tā, kāds ražotājs ir konkrētai iekartai, maziņa viņa nemaz nav. Ja? Viņa aizņem diezgan pietiekoši lielu platību. Un kreisajā bilde mēs arī redzam, ka tur arī blakus ir dažāda veida aprīkojums. Te pa labi mēs redzam plauktiņš, tur drusku redzams ir, ja? Kur ir visi papildus materiāli saliekami, aksesuāri priekš endoskopu pieslēgšanas un tā tālāk un tā joprojām. Un aizmugurē mēs arī redzam kaut kādu tur komunikācijas elementu, kas jau ir pie tas mašīnas ir pieslēgts. Tātad visam ir jābūt nodrošinātam tā, ka tas viss ir viegli sasniedzams, dabūjams un viegli kopjams. Tātad ir vajadzīgs arī dažāda veida papildus aprīkojums un aksesuāri. Kam obligāti ir jābūt līdzekļiem, lai mēs varētu pārbaudīt endoskopa hermetismu. Ņemot vērā, ka automātiskas mazgašanas dezinfekcijas mašīnas pārsvara visas nodrošina hermetisma pārbaudi pieslēdzot endoskopu un uzsakot automatizētu apstrādi, būtu ļoti, ļoti nepieciešams pārbaudīt hermetismu endoskopa arī manuāli ar šitu te aparātu, ja, kurš ir pieslēdzams pie attiecīga pieslēguma pašā endoskopa un ļauj pārbaudīt, vai tas hermetisms tiešām ir un tur nav nekādu problēmu. Pirmam kārtam tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu to, ka apstrādājot endoskopu mēs viņu nesabojāsim, jo ja endoskopa hermetisma nav,
tad mēs viņu varam sabojāt jau pie mazgašanas un dezinfekcijas, un noteikti mēs viņu sabojāsim, ja mēs viņu sterilizēsim. Sterilizācija, zemes temperatūras sterilizācijas iekarta, kurai ir vakuumš. Ja, tad noteikti, ka pēc tam tas endoskops lietojams vairs nebūs, viņš būs vienkārši sabojāts. Tāpēc obligāti pirms ielikšanas automatizētā mazgašanas dezinfekcijas iekartā mums ir jāpārbauda tas hermetisms. Tas, ka mašīna pēc tam viņu pārbaudīs vēlreiz automatizēti, tas ir ļoti labi, ja, jo tad mums ir dubulta pārbaude. Tad mums ir vajadzīgi dažādu veidu, atkarībā, protams, no konkrētas iekartas specifikācijām, ja, un uzbūves, papildus sieti, papildus mazi sietiņi kaut kādu mazu aksesuāru glabāšanai. Mums ir vajadzīgas savienošanas iespējas, ja, lai mēs varētu tajā konkrētajā ierīcē pielikt dažādu modeļu izstrādājumus. Ja, te mēs bilde pa labi redzam, ka tas ir mazgašanas siets, ja, kurš tiek ievietots tajā automātiskajā mazgašanas dezinfekcijas mašīna, un tas jau paredz konkrēta endoskopa pieslēgšanas iespēju, ja, tā, lai mēs varētu pieslēgt katru kanālu, kas ir tajā endoskopā. Tie papildus aksesuāri tiek ražoti pārsvarā tā, lai varētu pieslēgt jebkāda esoša veida endoskopus, un arī endoskopu ražotāju daži ražo speciālas pārējas, jeb adapterus, tā, lai mēs varētu pieslēgt viņu konkrētu ražojumu pie plaši izmantojamiem, teiksim, plaši izmantojumu savienojumu iespējām, kas ir automātiskais mazgašanas dezinfekcijas mašīnas. Šajā posmā arī nedrīkst, tā teikt, halturēt un paļauties uz to, ka ja mēs nepieslēdzam kaut kādu kanālu, nu tad nekas tur nenotiks. Nu nepieslēdzam un nepieslēdzam. Cits te ir pieslēgts. Ja mums ir endoskopa 2 kanāli, tad mums jābūt pieslēgtam 2 kanāliem. Ja ir vairāki, tad visiem tiem, kuri ir. Šajā ziņā, ja mēs veicam to apstrādi, tad mums jāveic viņa pilnīgi atbilstoši lietotāja instrukcijai, un mums ir jābūt izmazgātiem un izskalotiem visiem tiem kanāliem, kuri konkrētajā endoskopa pastāv. Līdz ar to, ja mēs lai mēs to varētu izdarīt, mums arī jābūt nodrošinātam visam iespējamam pieslēgšanas iespējām. Tātad, kas ir jādara pēc tam, kad endoskops ir apstrādāts automatizēti? Pirmkārtam, tā kā jau Gundars arī ir teicis, pieminējis, pēc automatizētas apstrādes endoskopa gan virspusē, gan iekšējos kanālos var palikt mitrums, ko mazgašanas dezinfekcijas mašīna nevar pilnībā nosusināt, jeb nožavēt. Protams, ka mēs tā kā zinām, ka automatizētam aprīkojumam mazgašanas mašīnam ir tā kā žāvēšanas tā saucama iespēja, ka cikla beigas tas it kā kaut ko žāvē. Patiesība tas vairāk izskatās pēc virspuses un kanālu izpušanas. Jebkura gadījuma, kā mēs arī tālāk redzēsim viena video materiāla, uzreiz pēc automatizētas mazgašanas un dezinfekcijas endoskopā iekšējos kanālos paliek diezgan liels mitruma daudzums, kas nav pieļaujams tālākai pakošanai vai tālākai izmantošanai. Tātad pēc apstrādes procesa lokanos endoskopus pirms iepakošanas un tālākas izmantošanas obligāti ir nepieciešams nožavēt. Vai nu tā, ka jau bija pateikts ar saspiesta gaisa pistoli, kas ir elementārākais variants, vai kaut kādu automatisku iekartu. Žāvešanas skāpji, kuri ir paredzēti dezinficētu endoskopu uzglabāšanai, arī paredz to žāvešanas iespēju, kamēr viņš tur karējas. Tātad ir arī tā, kā Gundars jau minēja, plazma taifu un līdzīgas tehnoloģijas. Ja? Ir arī citi ražotāji, bet tas iekartas tieši nodrošina žāvešanas funkciju, pēc kuras iekšējais kanāls ir praktiski sauss. Nu, un to mums tūlītes būs iespēja arī paskatīties, kā tas izskatās. Tātad tūlītes mēs redzēsim video, kurš ir nobildēts, nav filmēts ar boroskopu uzreiz momentāli pēc automatizētas mazgašanas un dezinfekcijas.
Tātad te mēs uzreiz jau pie ieejas kanāla redzam, kur te mums ir diezgan liels mitruma daudzums. Ja? Pie tām, ka šitais endoskops apstrādes laika it kā ar mašīnas funkcijām bija tā kā it kā žāvets. Nu, kā mēs redzam, vienalga mitruma pārpaliekas ir un diezgan pamanāms. Ja, mums ir šitais mitrums ir praktiski visa endoskopa kanāla garuma. Un, protams, ja mēs tagad viņu uzreiz iepakojam, Mēs neredzam Vitālij, video. jā. Mēs neredzam. jūs neredzat? Nē. Tā. Pamēģinam vēlreiz. Tā, šito pašu. Tā. Tā. Nu, kur ir? Ir, ja? Jā. Jā. Ļoti labi. Nu, tad mēs tagad varam vēlreiz izbraukt tas teikt cauri un paskatīties uz to visu mitrumu, kas tur ir. Ja, mēs redzam, ka tur ir tie ūdens pilieni, ja. Protams, ka tur varētu būt arī mazgašanas un dezinfekcijas līdzekļu pārpaliekas, kas ir ļoti nevēlams tālākai izmantošanai. Pat, ja tur būtu tikai tīrs ūdens, arī to mums nevajag, jo mēs ļoti labi zinām, ja, ka liekas mitrums apstrādātē ierice ļoti ātri veicina tālāko mikroorganismu vairošanos. Pat, ja tagad mēs viņus esam inaktivējuši. Tā, nu un tagad salīdzinājumam paskatāmies uz sauso, tikko nožavetu. Redzam? Nu, kur Redzam. Redzat. Nu, kur. Tas ir pilnīgi tas pats aparāts, bet jau izžavets. Šitais konkrētais ir žavets ar plasma taifunu tehnoloģiju. Un te mēs redzam, ka tājas vietas, kur mums bija tas mitrums, tā mitruma vairāk nav. Ja? Tā kā, nu, šita ir principiāla atšķirība. Līdz ar to vizuāli ir redzams, ka tas ir jādara. Ja, un obligāti. Nu, ja mums nav kaut kādas citas tehnoloģijas, tad vismaz ar gaisa pistoli, kas nav tik efektīvi. Tā, nu, pa lielam, tā kā būtu viss, varbūt ir kaut kādi specifiski jautājumi, kurus var izdomāt tā uzreiz. Izskatās, ka jautājumu nav, Vitālij, paldies. Bija ļoti jauki. Es izslēgšu ierakstu un tad mazliet pakomentēšu.